Labdien, godājamie klātesošie! Vēlējos pateikties, kas ieradušies uz šodienas meistarklasi. Labprāt, 2 minūtēs pastāstītu, kas mēs grāvējs esam un ar ko mēs īsti nodarbojamies. Esam lielākais demontāžas uzņēmums Latvijā. Kopš 2014. gada pazīstami kā SIA demontāžas, tomēr 2025. gadā nomainījām nosaukumu uz grāvējs. Esam ne tikai lielākais ēku demontāžas uzņēmums Latvijā, bet arī tehnoloģiski spēcīgākais. Demontāžā izmantojam broku nojaukšanas robotus. Spējam nojaukt ēkas līdz pat 50 metru augstumam, kā arī skursteņus un augstceltnes līdz pat 300 metru augstumā. Savus pakalpojumus arī eksportējam. Pagājušajā gadā nojaucām elevatoru Lietuvā, kā arī 250 metrīgus skursteņus. Vidēji gada laikā apsaimniekojam un pārstrādājam 90 000 tonnas būvgružu, no kurām 50 000 pārstrādājam patstāvīgi, tomēr pārējo nododam sadarbības partneriem. Kā arī 2027. gada sākumā plānojam atvērt 5 jaunus būvgružu pārstrādes laukumus Talsos, Brocainos, Mārupē, Bauskā un Ventspilī, kas darbosies papildus jau esošajam būvgružu pārstrādes laukumam Rīgā. Kā arī patreiz veicam sabiedrības izglītošanas kampaņu būvgružuakadēmija.lv. Aicināšu apmeklēt mūsu mājaslapu un sociālos tīklus, lai uzzinātu mazliet vairāk arī par šo projektu. Tā kā būvgruža ir mūsu ikdiena, tad sadarbībā ar Magnusoni juristiem gadu gaitā ir uzkrāta fundamentāla pieredze, ar kur jau kādu laiku vēlamies dalīties. Tādēļ arī ir tapusi šī juridiskā meistarklase. Un labprāt nodošu vārdu kolēģiem no Magnusoni Matīsam Rostakam. Labdien! Esiet sveicināti seminārā Būvgružu dzīves cikls administratīvajā procesā. Kā norādīja grāvējs, pēdējo 5-6 gadu laikā aktīvi strādājam ar atkritumu apsaimniekošanu, vides tiesībām. Šajā laikā ir iegūta pieredze, ir izieti juridiski džungļi, risinot klientu jautājumus. Esam nonākuši pie vairākām atziņām, risinot klientu jautājumus. Esam par atsevišķiem jautājumiem ne tikai sākot no iestādes, esam arī nonākuši augstākajā tiesā senātā. Par senāta spriedumiem un par tajos minēto norādīsim semināra gaitā. Liels paldies visiem, ka tik kuplā skaitā esat šeit, un pāriesim pie semināra. Seminārs ir sadalīts 2 daļās. Pirmā daļa varbūt būs īsāka, vienkāršāka un varbūt bez aktīvas iesaistes un diskusijas. Otrā daļa būs ilgāka ar jūsu iesaisti, proti, ja ir kādi komentāri, jautājumi, pamatoti viedokļi, laipni tos uzklausīsim. Un ceru, ka šīs aptuveni 2 stundas jums dos gan praktisku, gan arī, protams, tiesisku ieskatu attiecībā uz to, kur mēs esam attiecībā uz administratīvo procesu atkritumu apsaimniekošanā un jo sevišķi ar uzsvaru uz būvgružiem. Un semināra tēmas aktualitāte citu starp pamato tas, ka saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu nebīstamo būvniecības atkritumu daudzums 2035. gadā sasniegs vairāk kā 350 000 tonnas, no kuriem saskaņā ar plānu 57% plānots pārstrādāt. Attiecībā uz būvniecības atkritumu jeb būvgružu apsaimniekošanu jāuzsver, kā attiecībā uz jebkuru citu atkritumu apsaimniekošanas jomu ir jāievēro tiesību aktos noteiktā atkritumu apsaimniekošanas hierarhija. Šīs hierarhijas mugurkauls meklējams Eiropas Savienības direktīvā par atkritumiem, kas noteic slaidā norādīto hierarhiju, kuras prioritāšu augšgalā ir atkrituma rašanās novēršana, atkārtota izmantošana un pārstrāde. Minētā direktīvā noteiktā hierarhija ir precīzi ieviesta arī Latvijā ar atkritumu apsaimniekošanas likuma 5. pantu, kurā ir noteikta tāda pati hierarhija kā direktīvā. Papildus gan direktīvā, gan atkritumu apsaimniekošanas likumā noteiktā hierarhija ir nostiprināta arī jau iepriekš minētajā atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā. Valsts plānā šī hierarhija ir attēlota apgrieztas piramīdas veidā ar visvēlamākajiem variantiem augšpusē un apglabāšanu kā pēdējo risinājumu atkritumu apsaimniekošanu apakšā. Uz šī fona, un ņemot vērā mūsu šodienas tēmu, ir identificēta problēma
Un šī problēma, ņemot vērā mūsu klientu dzīvē gūtos novērojumus, izriet no iestāžu, visbiežāk valsts vides dienesta, tiesību normu praktiskās piemērošanas.